Godātais prorektora kungs, godātais tieslietu ministra kungs, ekscelences, dāmas un kungi. Uzminēt tautas tiesisko pārliecību un tiesiskos uzskatus, lai tos ietērptu pamatlikuma tiesību normās, nav viegls uzdevums. Taču es esmu pārliecināta, ka mūsu Satversmes tēviem tas izdevās ļoti veiksmīgi. Un mūsu Satversme joprojām sevi iemieso tās ideiskās un morālās vērtības, kas tika liktas Latvijas valsts dibināšanas pamatā. Tomēr, kas vēl būtiskāk, Satversmes burts savā lakoniskajā ieturētībā ļauj attīstīties Satversmes garam, arī laika plūdumā. Un tas joprojām ir dzīvs un stabils mūsu valsts attīstību stiprinošs tiesisks pamats. Tomēr, kā zināms, viens no jautājumiem, par kuriem Satversmes izstrādāšanas gaitā Satversmes tēviem tomēr neizdevās vienoties, bija plašāk un detalizētāk ievadi, jeb mūsdienu terminoloģijā runājot preambulas ietveršana mūsu pamatlikumā. Diskusijas toreiz bija asas, gandrīz vai tikpat asas kā šobrīd, tomēr arī toreiz vienprātības trūkums noteica izvēli par labu vislakoniskākajam formulējumam un tam, ka mums nav izvērsts preambulas. Tajā laikā Satversmes izstrādāšanas komisijas priekšsēdētājs Marģers Skujnieks plašu un vispusīgu diskusiju noslēgumā atzina: plašās motivētās formulas nevarēja atrast nedalītu piekrišanu komisijā. Tādēļ komisija vienbalsīgi nolēma turēties pie vienkāršas ievadu formulas. Un līdz ar to mūsu Satversme guva tikai nosacītu preambulu. Tomēr, ja mēs pētam šo jautājumu sīkāk, tad mani pārsteidz tas, cik tuvu mēs šodien esam tām idejām un izpratnēm un pat vārdiskiem formulējumiem, kādi savulaik bijuši Satversmes autoru prātos, diskutējot par pamatlikumu ievadu paplašināšanu. Redzam, ka pēc būtības deputāti jau tolaik spilgti iezīmēja šīs valsts pašsaprotamības. Vēlos citēt tikai dažas no Satversmes sapulces sēdē deputātu paustajām idejām Satversmes paplašinātā ievadu kontekstā. Tā, piemēram, deputāts Kārlis Irbi izteicās: pēc manām domām par iegūto brīvību vajadzētu pielikt pāris vārdus klāt. Šie vārdi būs kā atgādinājums nākošajām paaudzēm, ka mēs apzināmies savu vēsturisko momentu. Savukārt deputāts Francis Trasuns plaši iesaistījās diskusijā par Dievu vārdu minēšanu Satversmes ievadā. Citēju: bet šeit nav runa par ticību. Par ticību mēs runāsim baznīcā, kad būs vajadzība. Šeit ir runa izteikt kristīgās tautas garu likumā. Tāpat deputāts Vilis Dermanis izteicās: mūsu tauta saprot itin labi, ka Latvijas demokrātija un tautas brīvība ir darināta no pašas latviešu tautas. Šie izvilkumi un tādi ir daudzkārt vairāk spilgt apliecina Satversmes izstrādātāju nodomu, kas šodien cieši sasaucas ar jaunās preambulas idejas autoru vēlmi skaidrāk un spilgtāk iezīmēt valsts pamatus. Man diemžēl jāpiekrīt Levita kunga viedoklim, ka mūsdienās lielai daļai Latvijas tautas valsts pamati nav pietiekami skaidri saprotami, un mēs dažu brīdi pat esam neizlēmīgi un apmulsuši, formulējot attieksmi pašiem pret savu valsti. Ir patiesi pārsteidzoši, ka lojalitāte un saprāts šodienas pasaulē izrādās tik nesavienojami jēdzieni. Ja vēl pirms 20 gadiem ļaudis runāja skaidru un atklātu valodu, tad šodien politiķu un mēdīju runa apstulbināti, bieži vien nespējam sakopot savu pašapziņu skaidrai sarunai par neatkarīgu Latvijas valsti. Savukārt šīs klusēšanas iedrošināti turpina pilnasinīgi dzīvot tie, kas preambulas šā brīža piedāvājumu dēvē par abstraktām idejām un pavada to ar saukli: ar preambulu tauta nebūs pēdušāka un labklājīgāka. Pārliecībā, ka Latvijas valsts ir dibināta tieši viņu vēlmju apmierināšanai. Tieši tādēļ es uzskatu, ka šāda augstvērtīga izvērsta diskusija sabiedrībā un ekspertu vidū ar tai sekojošu skaidru likumdevēja rīcību būtu lielākā dāvana, ko mēs varētu dāvināt savai valstī tās 100 gadu sasniedzot. Es ticu, ka likumdevējs šodien būs tik tālredzīgs, gudrs un vietas, lai spētu apdullinošajā fona troksnī, kur skan pārmetumi par preambulas izstrādes formu un pat par Latvijas valsts mērķu maiņu, nezaudēt ideju un būtību. Konstitūcijas tekstā precīzi iezīmēt, atklāt, atsekt Latvijas valsts mērķi un jēgu, kā arī stiprināt vērtības, kas liktas mūsu valsts dibināšanas pamatā.
Es patiesi ticu, ka mūsu valsts dibinātājiem nebija šaubu par to, ka latviešu valodai valstī ir jābūt noteicošai lomai, un tā ir jāizsargā. Ka valsts pienākums ir rūpēties par latviešu kultūras attīstīšanu un kopšanu, ka latviešu nācijas pastāvēšanas ilglaicīgums, kā tas preambulas piedāvājumā formulēts cauri gadsimtiem, ir bijis tas, kādēļ Latvijas valsts vispār tika izveidota. Arī tas, ka valsts pamatos likta ideja, kas paredz savstarpēju cieņu starp latvisko vairākumu un mazākumu tautībām vienotā politiskā ietvarā, bija tikai viena no pašsaprotamībām. Es noslēgumā vēlos citēt Zentu Mauriņu, kas ir teikusi vārdus: garīgu veselu dzīvi dzīvo tas, kurš dzīvo tagadnē, pagātnē un nākotnē, un no pagātnē piedzīvotas vilšanās būvēja stiprākus un drošākus ceļus uz nākotni. Likumdevējiem šodien ir iespēja, neaizmirstot pagātnes mācības un likteņu pavērsienus, stiprināt valsts pamatus un veicināt to, lai nākotnē mūsu valsts dzīvotu stiprāka un veselāka. Mūsu spēkos ir šo iespēju izmantot, lai paustu cieņpilnu pateicību mūsu valsts veidotājiem un brīvības cīnītājiem. Mūsu spēkos ir katru dienu dzīvot savstarpējā cieņā un visiem kopā veicināt valsts izaugsmi. Mūsu spēkos ir panākt, lai mūsu bērni varētu ar pārliecību turpināt nest savas 1918. gadā dibinātās Latvijas valsts pamatvērtības nākotnē. Es tiešām vēlu mums ļoti aktīvas, radošas diskusijas un atcerēties, ka mūsu spēkos ir nest mūsu valsti tālāk mūsu bērniem. Paldies!